Labdien, cienījamie kolēģi, klātsošie speciālisti. Pulkstenis ir 14:00 un aicinājums ir sākt šodien domas sēdi. Un tad e-pastos jums tika izsūtīti 28 lēmumu projekti sagatavotie, kas ir izskatīti komitejās, papildus lēmumu projekti sagatavoti nav. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aigar. Labdien, Balkos Aigars. Pirmdien vēl vakarā sēdēju pie savu darbu galdu 23:30 un pārlasīju visus šos lēmumu projektus. Un pierakstīju viņiem burtiņus klāt B, R un A. B birokrātisks, R redakcionāls un A aktualizēšana. Īsi sakot, visi 28 lēmumu projekti ir birokrātiski. Jautājums ir, vai uz nākošo sēdi mums būs vismaz viens ne birokrātisks lēmumu projekts, kas ir vērsts tieši uz tādu problēmu risināšanu kā jaunu un labāk apmaksātu darbvietu radīšanu, dzimstības veicināšanu un cilvēku atgriešanos novadā. Vai patiešām mēs nereaģēsim uz tik satraucošu statistiku, kāda mums bija pagājušajā gadā, tas ir, ka mūsu novadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 719 cilvēkiem. Paldies! Jā, paldies. Tad saņemot nākošā mēneša darba kārtību, jūs varēsiet izanalizēt viņus, sagrupēt pēc jūsu ieskatiem, un tad lemsim, kas kam atbilst. Jā, paldies, Aigar. Lūdzu, Robert, vārds tev bija. Jā, paldies. Aigar, jautājums tev par šo domas sēdi. Tu lasīji iepriekšējo domas sēdes lēmumu projektu. Jūs arī lasījāt visus pilnībā? Vai jāslasīja? Jā, iepriekšējo domas. Protams, vienmēr lasu. Paldies. Labi, paldies, kolēģis. Varbūt citu nopietnu jautājumu vairāk nav. Tad lūgums balsot par sēdes kārtību. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par saistošiem noteikumiem numur 17, un, kas ir par Saldus novada pašvaldības aģentūras sociālās dienas maksas pakalpojumiem. Un ziņos mums Sindija Molits. Lūdzu, Sindija, nāc ziņo. Labdien visiem! Aģentūra jau jūnijā sagatavoja šos te grozījumus, pārskatīja savus maksas pakalpojumus un bija pēc jūnija komitejas sēdes sociālo izglītības un kultūras komitejas sēdes palaista publiskā apspriešanā no 18. jūnija līdz 8. jūlijam. Neesam saņēmuši nevienu ieteikumu, līdz ar to aktualizējam mūsu sagatavotajā redakcijā. Būtiskākās izmaiņas ir jaunā sadaļa, kad mēs piedāvājam arī grupas dzīvokļu pakalpojumu citu novadu iedzīvotājiem un pārskatīts reālās izmaksas mūsu pakalpojumu centros, specializētās darbnīcās un Saulespuķē. Un izņemt saistībā ar to, ka Celtnieku iela 2A ir pārgājusi komunāls servitam, mēs šos maksas pakalpojumus esam izņēmuši ārā. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, apstiprināts. Otrais lēmuma projekts mums ir par saistošiem noteikumiem numur 12 par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā. Ja? 23. gada saistošos noteikumos izmaiņas. Ja? Jā, šeit līdzīgi, šeit ir papildināt. Likums pārēdz šo jauno pakalpojumu atalpas brīdi bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kas ir papildināts un paredzam šo pakalpojumu izmaksas sekt līdz 1000 eiro bērniem. Un vēl viens jauns pakalpojums papildināts par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kas šajā brīdī neprasa pašvaldības finansējumu, jo ir projekts. Pārējie punkti patiešām ir redakcionāli mainīti. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, apstiprināts arī otrais lēmuma projekts. Trešais mums ir par saistošiem noteikumiem par aprūpes mājas pakalpojumu nepilngadīgajām personām un invaliditāti. Birokrātiskais lēmuma projekts, jā, lūdzu, trešais. Jā, šis varbūt patiešām ir, bet atvieglot, lai mēs šeit katru reizi nenākt, ja mainās šī summa. Iepriekš noteikumos bija ielikta konkrēta summa, uz priekšu esam izgrozījuši. Ja valstī nosaka citu summu, tad mums nav jānāk un jāaizstāv jātais grozījumi, bet mēs pielīdzinām atbilstoši noteikti šai summai. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par?
Paldies. Apstiprināts arī 3. lēmuma projekts. Tā 4. mums ir par... Viss, paldies. Jā, paldies tev, Sindija, par ziņojumiem. Tālāk 4. mums par saistošiem noteikumiem numur 14. Par zemes īres maksas mājokļu izīriešanas kārtību Saldus novadā. Valdi nāc, bet lūdzu ziņā. Un lūdzu izklāst mums tikpat detalizēti, kā tu mums to darīji pirms sēdes. Labdien visiem! Sagatavotais lēmuma projekts, pats nosaukums tātad atbilst pirmsākumā no Eiropas regulas pārnest uz Latvijas valsts regulu par zemes īres maksas mājokļu nosacījumu izīrēšanas kārtību. Iepriekš pieņemtie ministra kabineta noteikumi noteica, ka lai katra pašvaldība varētu šādu īres zemo mājokļu piemērošanu piedāvāt saviem novada iedzīvotājiem, pašvaldībām ir jāizdod saistošie noteikumi. Tad lūk, kopš iepriekš pieņemtajiem ministra kabineta noteikumiem pagājušā gadā ministra kabinets ir mainījis savus noteikumus un izdarījis pats grozījumus savos ministra kabineta noteikumos, pēc būtības iestrādājot jaunu nosaukuma variantu. Pašos noteikumos nekas īpaši nav mainīts. Tātad pagājušā mēnesī Sociālo jautājumu komitejā tika vērsta uzmanība par saistošo noteikumu grozījumiem pašvaldībā, publicēt Saldus mājaslapā, saskaņā ar pašvaldību likumu nodoti saistošo noteikumu grozījumi tautas viedokļu izteikšanai ne mazāk kā 2 nedēļas. Tātad minētais termiņš ir pagājis, un šajā gadījumā tātad priekšlikumi vai kādi citi iebildumi nav saņemti. Līdz ar to uz šī mēneša Sociālo jautājumu komitejas sēdi tika iesniegts lēmuma projekts par grozījumu apstiprināšanu minētajos saistošos noteikumos par zemes īres maksas mājokļu izskatīšanas kārtību Saldus novadā. Pēc būtības tiek grozīts tikai viens punkts, kas attiecās mūsu saistošo noteikumu saskaņošanu ar ministra kabineta jauninājumiem, ja precīzāk jaunā noteikuma nosaukuma pilnveidojums noteikumos, plus atļaušos, kā domas vadītājs minēja, lūdzu pievērst uzmanību uz ekrāna ar dzeltenu, tātad esmu izsvītrojis 3 vārdus, pārējais noteikumi 1. un 2. punkts. Šajā gadījumā grozījums saistošajos noteikumos nav paredzēta pārmaiņas, tas ir pārējais noteikumi, tāpēc tā ir mana liekvārdība. Un, ja lūk sekretāri patīt uz augšu, tātad, jā, un pakonsultējoties ar vadošiem speciālistiem, kas minēja paskaidrojumu rakstu būtību pamatā, tātad paskaidrojumu rakstā netiek grozīts iepriekšējais variants, bet paskaidrojumu raksts katru reizi tiek izstrādāts pa jaunu konkrētiem saistošiem noteikumiem esošā situācijā. Līdz ar to mans labojums uz sociālo komiteju, kas tika iesniegts, jums ir norādīts ar sarkaniem burtiem. Paskaidrojuma rakstā bija vārdi nav attiecināms saistībā ar 7. punktu pielietojumu, bet tā īsti nevar, kā jau minēju, vecajos saistošajos noteikumos netiek grozīti, bet izstrādāti jauni. Līdz ar to šajā paskaidrojuma rakstā mums ir jānorāda mērķis un piemērojamība, kāpēc tiek grozīti saistošie noteikumi. Tātad citējot šajā paskaidrojuma rakstā atkal ministra kabineta grozījumus savos noteikumos. Paldies, Valdi. Kolēģi, vai ir jautājums par šo? Bet ir lūgums kādam no deputātiem šo. Ja drīkst es ierosināšu, tad, ja mums nebūs diskusijas. Lūdzu, tagad. Īsumā tā būtība, es pareizi saprotu, tas ir, ka cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem, tad viņiem ir iespēja kaut ko izīrēt tos dzīvokļus vai mājokļus par zemāku īri. Tehniski jā, un līdzvērtīgā situācijā tātad, kā mums ir, tas nav tieši tāds pats piemērs, bet, lai jūs saprastu, vispārnāt ir sociālajie dzīvokļi, kur pusi no dzīvokļu maksas sedz sociālais dienests.
Tikai šajā gadījumā tas būs pastāvīgs īres dzīvoklis, un pašvaldība ar saistošiem noteikumiem nosaka iedzīvotāju vai ģimeņu grupas, kurām ir tiesības pretendēt uz šo dzīvokli. Mēs Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav tā lūgums secīgi, tad es atļaušos ierosināt valde šīs te izmaiņas saistībā ar iezīmēm, ko viņš izstāstīja. Lūdzu nobalsot par izmaiņām sagatavotajā lēmumprojektu šīm te sadaļā. Ja, kurš par? Paldies. Un tad lūgums arī balsot par lēmumprojektu kopumā. Kurš par? Paldies. Paldies. Tās nav. Paldies, Valde, tev par izsmeļošo stāstu, kā vienmēr. Tālāk, kolēģi, mums ir 5. lēmumprojekts par saistošiem noteikumiem numur 15 par pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursu nolikumu. Un ziņo mums tātad komisijas vadītāja Kristīna Maslavska. Jā, man vietnieks. Lūdzu, Kristīna. Labdien! Komitejā jau izskatījām šos saistošos noteikumus, kuri iepriekšējā mēnesī tika izsludināti sabiedrības apspriešanai. Tātad, kā norāda saistošo noteikumu nosaukums, tie ir izstrādāti ar mērķi, lai noteiktu kārtību, kādā tiek organizēts līdzdalības budžeta projektu konkurss un projekta pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana, kā arī balsošana un finansējuma piešķiršana. Saistošo noteikumu izmaiņas bija nepieciešams lielākoties saistībā ar to, ka pēc iepriekšējās pieredzes realizējot šos projektus bieži vien radās sadārdzinājums, un tāpēc arī saistošos noteikumos ir ietverts 44. punkts, kurš paredz, ka ja šis sadārdzinājums ir vairāk par 10%, tad pašvaldība patur iespēju šo projektu nerealizēt. Bet būtībā arī visi saistošie noteikumi ir uzlaboti, ir noteikti arī skaidrāk vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem komisija izvērtē, vai vispār šis projekts atbilst līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumam. Pēc izsludināšanas sabiedriskajai apspriešanai nekādi ieteikumi netika saņemti, tad līdz ar to aicinu šodien domas sēdē apstiprināt šos noteikumus, lai mēs nākošu nedēļu jau varam izsludināt iedzīvotājiem pieteikšanos uz 2026. gada līdzdalības budžeta konkursu. Paldies, Kristīna, par ziņojumu. Kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu, Edvard. Labdien, Edvards Šmits. Mans jautājums precizējuši, jums Kristīna paskaidrot, es īsti varbūt neizpratu 24.2 punktu. Bija sabiedriskā apspriešana. Jā, bet tu kā šī te dokumenta virzītāja varbūt izskaidrot man. Tas ir saistībā ar šo saistošo noteikumu pielikumu, kur ir vērtēšanas kritēriji. 24.2 punkts. Projekta īstenošana ir atzīta par neiespējamu. Nav skaidrība, kas viņa atzīst komisijā. Kaut arī it kā pirms tam 24.1 punkts nosaka, ka projektam jāatbilst visiem minētiem kritērijiem. Ja neatbilst, tad var noraidīt pamatojoties uz 24.1 punktu. Tad ir jautājums, uz kādiem piemērus, ko minējat, uz kādiem gadījumiem noraidīs ar 24.2 punktu. Pirmkārt, komisija izvērtēja iesniegtos pieteikumus saistībā ar tām veidlapām, kuras ir nepieciešams. Turpat lejā, bet patinot uz leju dokumentus, varat redzēt, kāda ir jāiesniedz paraugu tāme un arī tas, ko prasā ministrs kabineta noteikuma attiecīgi. Un tālāk pielikums numur 2 nosaka kritērijus, kurus komisija izvērtē saņemot šo pieteikumu. Tas viss ir skaidrs. Varbūt situācija, piemēram, kad iesniedzot līdzdalības budžeta projektu, viss ir kārtībā ar dokumentāciju, ir iesniegta tāme un tā tālāk. Bet šo projektu realizēt vienkārši nav iespējams kaut kādu iemeslu dēļ. Es nezinu, viņš varbūt ar raķešu zinātni saistīts, nevis ar Saldus novada pašvaldības kaut kādas teritorijas uzlabojumu. Bet no Krievu raķešu. Piemēram, zinātnes domā. Atcerot, viņš var atbilst visiem jūsu nolikuma kritērijiem, bet tik un tā neatbilst. Jā, tā ir varbūt. Viņš nav realizējams Saldus novada pašvaldībā, jo komisija patur šīs... Neskatoties uz to, ka viņš atbilst uz Saldus novada pašvaldības noteikto bet viņš būtu iesniegts kā projekta tāme pēc noteikumos paredzētām prasībām. Bet viņš neatbilst situācijai, kas, piemēram, mūsu pašvaldība strādā arī pēc kaut kādiem investīciju plāniem un stratēģijas. Varbūt šis projekts vispār nav
saistoši savus novada pašvaldībā. Ja mums jau tādā nolikumā ir gan 5. punkts, kas nosaka, ka ir novada doma kārtējā gadā apstiprina tātad līdzdalības projekta īstenošanu un nosacījumus. 5.3 cits līdzdalības budžeta ieviešanas nosacījums, pēc tam mums ir 11. kas nosaka visus noteikumus, pēc tam mums vēl ir nolikums, un tad mums vēl ir 24.2. Es atvainojos, Edvards, bet šie noteikumi sabiedriskajā apspriešanai mēs viņus izskatījām arī komitejā un domas sēdē. Es uzdodu jautājumu, tu paskaidro man vienkārši izsaka. Jebkurā vietā drīkst tomēr varbūt neordināras situācijas, tāpēc ar šis punkts ļauj iespēju šo te visu pasākumu izvērtēt, un ja nu gadījumā iesniedzēji uzskatīs par tātad nepieņemamu šo te iesniegumu noraidījumu, ir iespēja viņu pārsūdzēt. Tā kā, katrā ziņā mēs tad arī deputātu kopumā to visu izskatīsim. Nekā pretlikumīgi un nepamatot. Es nesaku, ka kaut kas pretlikumīgs vai kaut kas tāds. Es tikai gribēju saprast. Ir nodrošinājušies arī neparedzētiem gadījumiem. Bet te būtu ļoti priecīga, un ja šie tā ieteikumi, varbūt tur redzējums, kāpēc vienam vai otram punktam tur bija vai nebija jābūt, būtu nākuši mazliet ātrāk. Pirms šie saistošie noteikumi šodien mums ir nodot apstiprināšanai. Jā, es tiešām gaidīšu. Sociālo lietu komiteju. Jā, bet tu esi deputāts un tev ir iespēja šos noteikumus tāpat kā kuram iedzīvotājiem izskatīt publiskajā telpā. Bet man arī ir tiesības uzdot jautājumu sēdē. Paldies, jautājums tika uzdots un tika sniegt atbildi. Paldies, kolēģi. Vai vēl priekšlikumu vai jautājumu? Ja nav, tad lūgums balsot. Kur par? Paldies, visi kopā, arī mīļi nobalsojām. Redz, ko skaisti. Paldies, kolēģi. Tālāk 6. par pieteikumiem naudas balvām. Arī ziņo mums Kristīna attiecībā par mūsu sportistu izcilajiem panākumiem. Ja? Tā kā lūdzu, Kristīna, pastāst, kas tur bija. Sociālajā komitejā izskatījām šo lēmu projektu par pieteikumiem naudas balvām. Tas ir saistīts ar mūsu jauniešu sportistu panākumiem Valmierā. Šī gada jūnijā Latvijas jaunatnes 10. olimpiādē. Un saistībā ar to, ka mēs esam izdevuši noteikumus, kuri paredz par šādiem augstiem sasniegumiem saņemt arī naudas balvas sportistiem, tad ir tapis šis lēmums. Un es tomēr gribētu vēlreiz pateikt paldies sportistiem par Saldus novada vārdu popularizēšanu un arī nosaukt viņu vārdus publiski. Es tikai piebildīšu pirms tam, lai nebūtu jāsauc, cik naudiņas saņem katrs no šiem sportistiem, tad par pirmo vietu 300 eiro, par otro 200 un par trešo 350 un sportistu treneris saņem 150. Ja? Labi, lūdzu, Kristīna, tālāk. Šeit nedrīkst vispār kļūdīties. Tautas modrāts plāns. Un sportistu treneris saņem 50% no sportista saņemtās naudas balvas. Un tātad mēs lepojamies ar Kārli Jurgenovski, kurš saņēma gan pirmo vietu, gan arī otro vietu dažādās disciplīnās. Ar Viesturu Kilkenu, Kārļa Jurgenovska treneris ir Tālis Jurgenovskis, ar Viesturu Kilkenu, kas ir grieķu romiešu cīņas sportists, un treneris Kristaps Kalnkārklis, Romānu Kaļmuku, kurš ir arī grieķu romiešu cīņas sportists un izcīnīja trešo vietu. Marvinu Niklau Hartmani, arī šajā pašā sporta veidā izcīnīja otro vietu. Elu Trēdi, kura izcīnīja pirmo vietu, arī grieķu romiešu cīņā. Esteri Žulpa, boksā pirmā vieta. Valters Stepiņš, pirmā vieta džudo, treneris Gatis Baumanis. Katrīna Anna Kazradze izcīnīja trešo vietu, treneris Gatis Baumanis. Un konkurā Lāsma Vasiļeva izcīnīja pirmo vietu. Tātad boksa treneris Ancis Pūce un vēl mums ir treneris Vladimirs Kaļmuks. Jā, un konkurā, labi tiešām, bet man sēd blakus, Monta Linda. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, lai sportisti var saņemt arī pelnītās naudas balvas.
Jā, paldies. Es domāju, ka mēs visu vārdā varam pateikt tiešām lielu paldies gan sportistiem, gan treneriem par darbu un arī par izcīnītajām vietām. Jāsaka, ka arī pats devos uz Olimpiādu, kur arī vakar pasākumā tikāmies ar sporta vadību, kas bija Olimpiskās komitejas prezidents, un sarunās guvām apliecinājumu, ka šāda tradīcija par Jaunatnes Olimpiādu tiks turpināta. Manuprāt, viņa tiešām ļoti laba. Iespējams, atgriezīsies arī pie pieaugušo Latvijas Olimpiādas, jo šāda līmeņa sacensības, protams, kad ir sava veida arī balva un paldies mūsu sportistiem, kas ikdienā visā Latvijā trenējās un pēc tam pārstāv arī mūsu valstu un novadu ārpus tās. Tā kā tiešām liels paldies visiem un izskatās, ka lietas virzās pareizajā virzienā, tā kā šī te labā lieta arī turpināsies. Vai kolēģi ir vēl? Ja es vēl varu piebilst, tad mums bija arī izcīnīta vieglatlētikā 4. un 6. vieta. Gandrīz medaļa. Jā, olimpiskais sešinieks saka, tad arī tie ir ļoti labi rezultāti. Paldies, Kristīne, nedod lūdzu vārds tev. Un tie ir tāds precizējuši jautājums, varbūt, ka tā kā mēs jau apstiprinām nolikumu par naudas balvām, un jautājums varbūt juristam, vai bija iespējams iestrādāt nolikumā automātiski, tātad pēc iesnieguma saņemšana, vai ir obligāti šīs te domas lēmums vajadzīgs par šo naudas piešķiršanu. Jo vienreiz jau tas tie naudas balva apjoms ir apstiprināts nolikumā. Jā, tiesiskajā regulējumā atbildot konkrēti, doma pieņem lēmumu par naudas tēriju attiecīgajām personām. Tas, kā pats formulē jautājumu, tas ir Gaida grāmatvedības norēķinu sistēma ar attiecīgo konta elīti. Tas ir vispārinātā forma par piešķirtiem naudas līdzekļiem šādam mērķim. Bet šeit konkrēta persona ar konkrētu apjomu. Tāpēc ir nepieciešams. Tātad to nav iespējams automatizēt. Bez atsevišķām. Paldies. Ja mums arī nolikumā būtu šāda norma, mēs tāpatām šādu lēmumu projektu sagatavot, jo tas tiešām ir ļoti pagodinājums un cieņa nolasīt visus uzvārdus mūsu klausītājiem un skatītājiem. Vai kolēģi vēl? Jā, uzagad. Es arī gribēju izteikt prieks par visām izcīnītajām godalgotajām vietām, un īpaši prieks ir tieši par cīņas sportiem. Tas ir grieķu romiešu cīņas, boks un judo, jo tur tu esi 1 pret 1, tur nav komanda pret komandu. Tev nevar tā, ja tev ir slikta diena, tu varbūt vari vēl uzvarēt. Tur tu esi 1 pret 1, vai nu tu, vai nu viņš. Tā kā prieks par tiem. Paldies. Paldies, Egār. Kolēģi, ja vairāk jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot par mūsu izslēgums kartēm. Kurš par? Paldies, kolēģi. Vienlaicīgs balsojums, protams, atbalstam balvu piešķiršanu. Tālāk, 7. lēmprojekts ir Rīgas sākuma skolas direktora atbrīvošana amata un ziņojums Nelī, jā? Jā, lūdzu, izpildīt par Nelī. Labdien visiem vēlreiz arī skatītājiem. Tātad Saules pašvaldība ir saņēmusi Striķu sākuma skolas direktors Dainis Zandbergs iesniegumu ar izteiktu priekšlikumu un vēlēšanos izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 31. augustu 2026. gadu, tas ir šogad. Un tātad šāds lēmuma projekts tika jau skatīts komitejā lūgums atbalstīt to, atbrīvojot no Striķu sākuma skolas direktoras amatu Dainu Zandbergu un izbeigt ar viņu darba attiecības 31. augustā. Jā, paldies. Es no savas puses vēlos arī publiski pateikt ļoti lielu paldies Zandai, lai es atvainojos Dainai Zandbergai par paveikto Striķu pamatskolas, principā, stāsta radīšanā, sākot ar Montessori, un mana pašam bijusi tā iespēja strādāt Striķu skolā, kā skolotājiem Dainas vadībā, tā ka tiešām es no sirds saku lielu paldies viņai par paveikto, un vēl arī tālāk, protams, profesionālā karjerā un izvēlētajā virzienā arī tālāks panākums, tā kā tiešām liels paldies no mūsu visu puses Dainai. Kolēģi, vai jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, lēmums ir apstiprināts. Paldies, Nelī, tev par ziņojumu. Tālāk mēs skatu aicinām Evu. Lūdzu. 2 lēmumu projektu par projektiem, ja? Labdien! Saldus vidusskola iesniegus projektu pieteikumu soli pa solim Eiropā. Erasmus programmā iesniegtais projekts ir atbalstīts. Ir noslēgts jau dotācijas līgums par projektu īstenošanu, un projektu īstenošanas kontā jau ir ieskaitīts 80% finansējums. Pēc jūsu ieteikuma lēmums ir papildināts ar teikumu, ka projekts pilnībā 100% tiks finansēts.
no Erasmus programmas, un kopīgais projekta finansējums ir 43,303 eiro, un naudas plūsma 20% apmērā, ko pašvaldībai vajag nodrošināt, ir 8,660 eiro 60 centi. Lūdzu atbalstīt projektu īstenošanu. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, būsim soli pa solim Eiropā. Ja? Tā, 9. lūdzu par jaunu metožu, mācību metožu Lutriņu pirmsskola. Jā, tieši tāpatās kā vidusskola, arī Lutriņu izglītības iestāde Kāpēcītes ir iesnieguši projektu, un viņu kopīgās izmaksas ir 17,873 eiro, un nepieciešamais 20% finansējums naudas plūsmā ir 3,574 eiro 60 centi. Lūdzu atbalstīt. Kolēģi, jautājumi? Viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, kolēģi, arī šis projekts pieteikums mums ir atbalstīts. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Tālāk mums ir sagatavoti 4 lēmumu projekti par grozījumiem noslēgtojos tautsēmniecības nozīmes pakalpojumu līgumos, un tad aicinājums varbūt pa visiem kopā tad izstāstīt, kas mums tur ir tiešām redakcionāli pamainījies. Nelī, lūdzu, Nelī. Mans kopējā informācija būs attiecībā uz visiem 4 šiem lēmumu projektiem. Un es līdzīgi, kā varbūt Aigars Bokovs teica, arī šeit pielikt burtiņu B, jo pēc būtības... Kur burtiņu? B, birokrātiski. Ok, labi, tur bija vairāk. Pagaid. Redakcionāls arī varētu būt. Tad attiecināms uz visām tautsēmniecības nozares pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ūdeņsaimniecībā, ko sniedz mums Saldus komunāls servis, siltumapgādē, ko sniedz Saldus komunāls servis un brocēna enerģija, un veselības aprūpē, ko sniedz Saldus medicīnas centrs. Un šī lēmuma projekta būtība ir redakcionāli grozījumi, kas ir jāveic esošajos līgumos, kur par pamatu ir tieši regula, ko Eiropa ir pieņēmusi 2025. gada 16. decembrī, kas ir atcerties komitejas sēdē, mēs skatījām pēc būtības neko būtisku nemaina šo pakalpojumu sniedzēju līgumos. Lūgums apstiprināt šos 4 lēmumu projektus. Paldies, Nelī, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums nobalsot pa visiem 4, ja nav iebildumi. Ja? Kurš par? Paldies, tad visos 4 lēmumu mums ir apstiprināti ar redakcionālām izmaiņām līgumos. Paldies, Nelī. Kaut kas ar burtiņiem? Jā, paldies. Tā, labi, kolēģi, pārējām pie 14. Kas mums ir par grozījumu, sauc no Domas iepirkuma komisijas nolikumu un ziņojumus komisijas vadītājs Krišāns Valters. Lūdzu, Krišān. Jā, labdien visiem. Tātad, kā jau izrunājām Finanšu komitejā, tad sagatavot šie grozījumi, lai nodalītu atbildības un novērstu interešu konfliktu konkrētajās darbībās ar iepirkumu līgumiem. Līdz ar to, tad jau, kā jau izrunājām, tas jau kā arī līdz šim, tad pieņemsim konkrēts piemērs, ja kādai skolai ir iepirkums, un līdz ar to tad iepirkuma līgumu parakstā vai nu izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks, un attiecīgos rēķinus pēc tam paraksta un pieņemšanas nodošanas aktus iestādes vadītājs konkrētās. Un tas tiek šobrīd atrunāts, lai tas tā būtu vienmēr, un arī līdz ar to papildus šīm te izmaiņām mēs esam arī papildinājuši iepirkuma tehniskās specifikācijas noteikumus, lai noteiktu konkrēto atbildīgo personu, kurš sastāda iepirkuma tehnisko specifikāciju, lai pēc tam šis cilvēks palīdz arī ar atbildēm un laicīgi sniedz atbildes pretendentiem uz jautājumiem, lai nekavētos, un arī, protams, par to, ka komisijas sēdes protokols parakst 2 darbdienu laikā no iepirkuma sēdes dienas. Īsumā tas viss. Paldies, Krišān, par ziņojumu sagatavotajām izmaiņām. Kolēģi, vai jautājumi? Viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tālāk mums ir 15. lēmuma projekts par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts kapitāla ieguldījumu atzīšanu. Jā, mums arī diskusija bija Finanšu komitejā. Lūdzu, Daira, nāc pastāst visiem, kas tur ir.
Tad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no biedrības Latvijas Sarkanais Krusts, kurš ir veicis kapitāla ieguldījumus Rubā internātu skolas ēkā, tātad rekonstruējuši un tātad lūgums atzīt šos te kapitāla ieguldījumus un noteikt amortizācijas termiņu līdz 38. gada 24. jūlijam, līdz kuram datumam, tātad mums ir saistošs šis te apusējais telpu līgums. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, Agat. Ne tieši par šo lēmumu projektu, bet vispār mums novadā ir vēl kaut kādas bijušās skolas telpas, kuras ir pārtekušas par pansionātiem. Šī patreiz ir Es mazliet pakomentēšu. Otrdien mēs ar izpildu direktoru bijām. Telpas ir brīnišķīgas. Brīnišķīgs, no arī brīnišķīga summa ir 882 000 ieguldīti iekšā. Rūbas pusē ļoti izdevīgs, gan pamatskola ir izsolē dubultā saņēmusi un realizēta. Tur tās īpašnieks viesumam kārto. Un šīs abas gan internāts skolas internāts, gan pati skola ir pansionāts. Vecajā ir 80 vietas plānotas un jaunajā 60 pie 140 gultas vietas. Bet pārējās skolas nav. Es paskatījos maps Google, tiešām ļoti skaista vieta iekšā mežā. Un es uzzvanīju savai mammai un piedāvāju viņai, bet viņa nebija priecīgā. Savai mammai? Nē, tas ir labi, bet man šī kontekstā vienkārši 2 nedēļu atpakaļ pie maniem bija viena uzņēmēja, kas arī interesējās tieši par šo pakalpojumu sniegšanu Saules novadā, un mums bija telefons saruna, es viņu novirzīju uz Remti, kur mums Remti arī ļoti skaists skola, tā kā līdz ar to aizbraucu apskatīties un skatīties, vai tas ir tur realizējams. Tā kā katrā ziņā interesi ir, un mēs, protams, nākam pretī un cenšamies, lai šis pakalpojums tur tiktu. Bet jā, kā jau es teicu komitejā, liels paldies tiešām Sarkanajam Krustam par to, ko viņi dara, jo tas tiešām atvieglo mūsu dzīvi un ir kvalitīvs pakalpojums, ļoti liels investīcijas, tā kā līdz ar to tiešām viņiem liels paldies par kvalitīvu darbu un ļoti labu sadarbību. Tiešām paldies. Vai kolēģi ir vēl jautājumi? Lūdzu, Edvard. Man viens precizējošs tāds jautājums, principā, es piekrītu visam, to, ko jūs sakat, viss ir lieliski un brīnišķīgi un neņemam to personisku par konkrēto vietu. Es vairāk par procesuālu šo jautājumu par šo izdevumu atzīšanu. Tātad objektā ieguldītie derīgi izdevumi, bet lūdzu neejam uz konkrētu objektu, vienkārši tīri procesuāli, kuras puses iepriekš rakstis ir saskaņojuši. Tātad šo rakstisko saskaņošanu veids kas iepriekš? Izpildu direktors. Tātad faktiski jau izpildu direktors atzīst šos izdevumus. Tad mēs šobrīd, tas ir tīri birokrātisks lēmums, apstiprinām izpildu direktora parakstu. Bija pa pirmo ēku šī. Nerunāsim par detaļām. Es sapratu, Edvard, jā, ir tā, ka pirmam kārtām varbūt tas ir birokrātisks, bet šie izdevumi mums ir jāņem arī grāmatvedības uzskaitē, un arī šis nolietojuma termiņš ir mazāks nekā ministra kabineta noteikumos. Un ja mēs, piemēram, tagad ņemtu viņus tīri fiziski, tagad iesniedz viņi šos ieguldījumus, mēs ņemtu atbilstoši pēc MK noteikumiem, kāda mums ir. Bet tā kā mums līgumā ir vienošanās, kad ja viņi veik šos ieguldījumus, mēs saskaņojam arī šo amortizācijas termiņu. Tas arī ir ļoti svarīgi un būtiski. Paldies, es ļoti viss skaidrs. Ok, labi. Finanses saprotos savā starpā, tas labi. Ja kolēģi vairāk jautājumu, nāta lūgums balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, kolēģi. Tālāk tad mums ir par 16. par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem. Ja? Lūdzu, Dai. Jā, tātad tika skatīts jau finanšu komitejā, tātad Striķu sākuma skola lūdzu 0,5 palīgi, jo ir bērnu skaits palielinājies. Tad ir Blīdens un Zvārdes pagasta apvienības pārvalde pēc darbu veikšanas Liepielā 2 un 3 Blīdenē.
ir veidojusies avārijas situācija un ir nepieciešams, lai šos sekas likvidētu, ir nepieciešams papildus finansējums. Saldus vidusskolas, sākumskolas ēkai Cieceres ielā 6 ir nepieciešams siltummezgla nomaiņa, un Procentu vidusskolā pēc iepirkuma procedūras realizācijas ir nepieciešama papildus finansējuma, lai realizētu telpu pārsegumu konstrukciju pastiprināšanu. Paldies, kolēģi, vai jautājumi par kādu no šiem pozīcijām? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, lai izdodos savest kārtībā saimniecības un lai viss sokās. Paldies, Dāra, tev par ziņojumiem. Tālāk mums ir 17. par bieži sastopamo derīganu izraktu ieguvas atļaujas izsniegšanu atradnē dišpūces. GS resursu SIA. Raivis Zīrups. Ziņo, lūdzu. Jā, labdien. Saņems iesniegums no SIA GS resursus par iespēju izveidot derīgo izrakteņu atradni un attiecīgi ir saņemti valsts vides dienesta, izskatīti viņu kompetencē un saņemts atzinums par to, kad ir atļauja šajā zemes vienībā veidot šo zemes dzīvi izveidošanu. Un attiecīgi ir atbalstīts arī Finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt, attīstības komitejā. Ja? Attīstības komitejā, jā. Lūdzu atbalstīt viņus arī domas sēdē. Paldies. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums apskatināt, kurš par. Paldies, pret atturās nav, tātad atļauju esam izsnieguši. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir 18. 19. par 2 ceļu servitūtiem Pampāļu pagastā un Remces pagastā. Vai kolēģi ir jautājumi par kādu no šiem servitūtiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts par abiem lēmumu projektiem. 20. lēmumu projekts par pašvaldības kustamās mantas apaugumu atsevināšanu Pieezeres Saldus pilsētā. Vai kolēģi jautājumi par Pieezeru vai par apaugumu? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, Krišāns arī paspēja pēdējā mirklī tomēr nobalsot. Paldies, tātad vienbalsīgi ieskaitam šo balsojumu protokolā. Tālāk, 21. 25. lēmprojekti ir par atsevināšanu publiskajās izsolēs. Vai kolēģi jautājumi par kādu no īpašumiem? Aigaram? Nav? Tur ir šī B. Okay. Kolēģi, jautājumi nav, tad lūgums nobalsot, lai iet process. Kurš par? Paldies, pret atturās nav, kolēģi. Paldies, lēmumi pieņemt. Un pēdējais bloks mums ir no 26. līdz 28. kas ir par arī nekustamo īpašumu pirkuma tiesīgajām personām atsevināšanu un tātad tirgus vērtības noteikšanu, ja, tāda procesa uzsākšana. Vai kolēģi jautājumi par kādu no šiem īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to arī šie lēmumi pieņemti. Paldies, kolēģi, līdz ar to šobrīd darba kārtību mēs esam izskatījuši. Es lūgtu mūsu izpildirektoru pēc atpūtas nākt un pastāstīt, kas ir aktuāls noticies šī un iepriekšējā mēnesī. Un tad, ja būs vēl kādi komentāri, ja? Lūdzu, Nelī. Jā, es ļoti īsi arī par pēdējo mēnesi, jo vairāk. Jā, jau karsts ir tā. Tātad, kā atcerieties, mēnesis bija arī trauksmaiņas ar šiem lielajiem nokrišņu daudzumu Saldus pilsētā. Moskva viena no pirmajām tādām reizēm, vismaz manā tādā pieredzē, ka nebija tāds ļoti liels avārijas, bija lūgumi novērst ātri aplūstošos grāvjus, kas skar īpašumus, un mēs saņēmām arī no iedzīvotājiem konkrēti Nausekļu ielas un aizmirst otru ielu, kuri atnāca un pateica lielu paldies, jo patiesībā pusstundas laikā, pateicoties komunāla servisam mūsu infrastruktūras nodaļas darbiniekiem, avārija tika novērst, kaut gan pulkstenis jau bija 6 vakarā. Tā kā viss notiek, bet tāda laba ziņa tā. Šajā mēnesī tika atklāta arī atkrituma laukuma, Dzirnavu iela 9 un Brocēni. Tātad tas ir noticis būtisks. Meža iela ir sakārtoti, sabat Brocēni, jā, šeit parakstīja. Šeit pieņemšanas nodošanas aktu parakstīja. Pabeigt, drīzāk tā būtu pareizi teikt, jā, bet Dzirnavu iela sakārtot. Tad īstenot 2 līdzdalības budžeta projekti, kas patiesībā bija apstiprināti jau 2024. gadā. Viens no tiem ir Lielzeres muižas parkā, tāda atvērta tipa izstrādes laukuma sakārtošana un arī vecatiķu dīķu labiekārtošana. Tāda arī notiek projekta īstenošana pie brīvu pieejas basketbola laukuma izbūve Kalnsētas ielā 2.
Notiek arī darbi tālāk par Brocēnu dabaszinības skolas, dabaszinību klases skolu pārbūvi. Tad ir arī uzsākti darbi, konkrēti iepirkums Rozentāla kvartāls pieejamību un iekļaujošu kultūra telpu Saldu. Ja atcerieties, bija projekta apstiprināšana, diezgan pieklājīga summa, arī tur darbs uzsākts. Tad pabeigta būt darba projekta atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai Saldas nodā, un projekta ietvaros kopumā nodrošināt mājokļu pieejamību 7 cilvēkiem. Ir pabeigta arī aplikācijas izstrādes vāras militārā mantojuma objektiem. Tālāk ir uzstākta tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkai Melorātoru ielā 9 Rūķieši, kas paredzēta sociālās dzīvojamas mājas izveidei. No infrastruktūras nodaļas lielākajiem darbiem var minēt to, ka 1. jūlijā bija tāda liela Zoom sanāksme, kurā tika jautāts arī mūsu novada pašvaldības viedoklis un redzējums un pētījumā par administratīvu teritoriālas reformas iegūmiem un izaicinājumiem. Redzēsim, kāds būs šis gala ziņojums, būs interesanti noteikti. Tad arī, kas ir jāpiezīmē, ka ar šā gada 1. augustu mainīsies atkrituma apsaimniekošanas maksas Saldas noda iedzīvotājiem, un nešķiroto sadzīves atkrituma apstrādes tarifs būs 190,40 eiro par tonu, līdzinājos 147,69 eiro vietā. Tad atkrituma apsaimniekotāji. Poligons pats ir galā, tad aprakšanas cenas skaidrs, bet tas ir arī aicinājums mūsu iedzīvotājiem aktīvāk pieķerties šķirošanai. Tas ir pašu maciņš. Labi iekārtot arī ir ezeru pludmali, konkrēti šūpuļu tīklu, bet ir veikta arī Saldas pilsētas ūdeņu tilpņu kopšana, zāles pļaušana. Konkrēti Saldas ezerā Slimnīcas abi dīķi, kas tur redzami ir Melnais dīķis un upe no Kūdīgas ielas tilta līdz sportnamam. Un varbūt arī tās ļoti redzams ir, un pašas arī redzējām, braucot uz Rubu, kā tiek ezerē uzsākt ēkas, demontējuši darbi, sarkaņi, notiek šo vēsturisko sarkano ķieģeļu ēku attīrīšana un saglabāšana, un viņi tā ļoti rūpīgi tiek ņemt nost un saudzīgi šī ēka nojaukta. Varbūt tas šobrīd arī ir galvenais, ja vēl ko tad lūdzu kādam ir redzams. Vēlējos papildināšu Jūlijas, kā šogad jau 3. gadu bija novads uzņēma 13 Ukraiņu bērnus un 2 pedagogus ar ļoti plašu programmu. Un esam arī no Ukrainas, no Bahmutas saņēmuši pateicību, ka mēs to turpinam, un priekšsēdētājs teica, ka arī turpināsim nākamajos gados. Jā, mums bija tā iespēja būt Bahmutā. Labi, kolēģi, paldies. Līdz ar to paziņoju, ka domas sēde ir slēgta. Un mums augustā pēc nolikuma, tā kā ir plānots 27. Man liekas, ka es pierakstīju, tad ceturtdienu 27. augustā ir domas sēde 2. Kā pēc nolikuma. Un 18. un 20. mums ir komitejas, otrdien sociālo un ceturtdien attīstības un finanšu. Tā kā veiksmīgi vasara, ķerat sauli, atpūšoties. Tiekamies nākamais. Paldies jums!